Sveiki! Jau pavisam drīz sāksies Latvijas kausa XCO pirmais posms te Cernikavā Zibeņu trasē. Ir daudz jaunas cilpas, kopā izstaigāsim trasi un apskatīsimies. Mēs esam jau kaut kā 200 metri no starta, tātad pirmais aplis atbrauks no turienes, no Pļaviņas un aizbrauc te taisni, bet re, kur jau ir pirmā lenta, mēs braucam augšā šitajā te kāpā un tas ir jau no otrā apļa uz priekšu tālāk. Tā reku puiši tūlīt tās parādīs pirmo cilpu kalnā. Tātad šis ir pilnīgi jauna vieta trasē un ir, protams, mazliet jāpastrādā. Nu tad, te jau arī ir AB līnija, jau šitajā pirmajā? Nē, šeit ne, tur tālāk uz priekšu, kur sanāk tāds priekš stāvs nobrauciens vai vienkārši lezens un Nu, un tur, protams, ir bultiņa A un B, vai ne? Jā, nu tā kā pat pilnīgi nezinātājs, ja bailīgi var vienkārši griezt B un viss būs droši. Jā, tieši tā. Labi, paskriešu uz leju, bet īstenībā šitā vieta ir ļoti nopietni kalnā uz augšu. Reku jau ir nopūsts, nogrābta taciņa, viss ir saprotams, kur braukt, tātad izstāst, ka tur un te no šitās puses. Ja atceraties iepriekšējos gadus, tad visi tie elementi, kas ir uzbūvēti, tie arī paliek, izņemot smilšu dropu, jo tur daba ir nedaudz pamainījusies, tur vairs īsti droši nav. Tāds leņķis arī paliek, ja?
Labi, ejam tālāk. Pagaidām saiezīmējam to pirmajā. Jo šito gribējās atstāt, lai viņš ir kaut ko uzsāc. Ļoti tehniski izaicinoši. Te jau ir arī nogrābs. Jo tur jau lejā ir tāds ritīgi. Tā, izbraucam pa leju, kur augšā? Pak te ir pretīms. Līdz galam un atpakaļ. Nu te tā. Ļoti neliels. Pēc pirmam braucienam jau kaut ko vispār ar lentām aizsien ciet. A-līnija pat nav, jeb ir visu laiku. Nē, atvieglotāji trasē pilnīgi cita konfigurācija nav, kad jau visi trakie elementi. Ir pavisam vēl viena trase, ja? Tas bija super svarīgi, labi, ka es pajautāju. Tātad ir vēl viena mazāka trasīta uz šīs trases bāzes. Mēs pabeidzām? Es finišu jums tā pateicu. Nu labi. Paldies visiem iesaistītiem, Ādažu Velo un Inesei personīgi, Riteņbraukšanas federācijai un Tomam personīgi. Paldies Celtāņu ģimenei un Laurim personīgi par ieguldīto darbu trases uzlabošanā, kā arī Kristaram par pilnu apļu izbraukšanu. Tiekamies sestdien 2. maijā šeit Carnikavā zibeņu trasē un lai jums veicas! Šo video jums piedāvā Edvards no Velotreniņiem. Visu labu!